vispār nav aptverama, kāds tā var būt, kad dzīvo bez interneta, bez mobilā telefona. Es ļoti normāli atceros, teiksim, mēs priedrot, vai mums draugs ir mājās, iekārt 12. trolejbusā, aizbrauc līdz galvpunktam, izgāja pie viņu uz māju, viņš vai bija vai nu nebija. Normāli, mūsdienās vienkārši uzzvanīt. Tā dzīve kaut kā tā lēnāk ritēja. Zini, katram ir kaut kāda sava plusa un mīnusi. Mūsdienās šusmīgi stresē cilvēki. Dēļ tā, ka ir tik ārkārtīgi daudz viskaut, kas ir iespējas, cilvēkiem ir miljonas iespējas, viņi apjūk no tā iespēju misijas, kad viss kaut kas jāizvēlās paši. Es nezinu, smadzeros līdz kaut kādā tādai stadijai, atrofējās nevajadzīgās smadzeņu daļas, un es sāku domāt, ka iesbūt arī pat tādā ziņā, ka, ja tu kaut ko vēlies, tev vajag ļoti koncentrēties pie jautājuma, izdomāt, kā to var dabūt gatavu. Tā atbilde atnāks. Pieredze ir uzkārt tik nežēlīgi liela un ir apceļot gandrīz visa pasaule. Es tik daudz ko redzējis un tik daudz ko piedzīvojis, ka man ir ļoti grūti pārsteigt. Es visu laiku ir dzelzbetona nopietnība, bet no malas tas nekādā veidā nav redzams. Tas ir visu laiku jopos, kaut gan man pašam tie joki neliekas smieklīgi. Aizbrauc, teiksim, uz Brazīliju, padzīvot džungļos, apsties, kā tur cilvēki dzīvo, kā vispār, teiksim, pasaule uzbūvēta citos kontinentos. Pēc tam atbrauc atpakaļ un klausies cilvēki, kas stāsta, cik šeit dzīvē viss ir slikti. Man liekas, viņi ir idioti. Atverot, pavarot pats savu redzesloku, tur ļoti daudz ko dzīvē iemācīs. Tajā laikā, kad vecākiem dzīvot, negribot mājās uzturēties, kā visu brīvais laiks tiek pavadīts draugu sabiedrībā. Tā kaut kā aizgāja. Tā atmoda visu nostimulēja. Man vidusskolas laiks ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Es nedomāju, ka vispār cilvēkiem kaut kas tāds ir pieejams. Periods, kad tu vienkārši mācies to darīt un paigais jau tur tāds dzinulis ir, cits nav jādara un mājās nav jābrauc. Tāds, kad es atpakaļ, protams, viss, ko mēs tur darījām, bija pilnīgs sviests, bet tas bija tāds personīgās izaugsmes laiks, līdz tu saproti, ko tiešām gribi darīt. Un pie mums lielā mērā, manuprāt, nospēlēja tas, ka mums ir tik maza tā sabiedrība un tā valsts, un kad tu kaut ko tādu paķer un dari, tam ir kaut kāda baigā pievienotā vērtība, jo tu esi, vienīgais apmēram, kas kaut ko tādu dara. Labi, man tur varbūt viss kaut kas nav, kam būtu jābūt 3-5 gados cilvēkam, tur pārdzībai vai kaut kādos citos kanonos, bet es lepojos ar to, ka es spēju noturēt savu sapni, sākotnējo par to, kā būtu jādzīvo līdz šim brīdim, un es to daru, man tas gandarīja, bet mākslā, vispār tā kā underground mākslā, tas ir tāds kaut kāds glābiņš no tā, ka, tev jau reāli nav skaidrs, kas notiek, un tas zemapziņas risinājums. Viņi ir uzvedušies paši, kas tad viņam liek to darīt, viņš kaut kādā ziņā liekas tam piederīgs.